Dziesmu un deju svētku raibā nedēļa rit pilnu sparu. Tajus 700 Talsu novada bērni un jaunieši mērojuši ceļu uz Rīgu, lai piepildītu sevi ar skaistām sajūtām un neaizmirstamām emocijām. Šo svētku pamats un ilgtspēja sakņojas emocijās, un tās visciešāk varam viens otram nodot un radīt, esot līdzās un satiekoties. Tāpēc par svētku galveno satikšanās vietu pārvērsts Vērmanes dārzs, kur 7. jūlijas Talsu novada bērnu un jauniešu centra teātra studijas spēle audzēkņiem bija nozīmīga diena. Viņi pirmo reizi kāpa uz lielās skatuves, kur labākie teātri no Latvijas uzstājās prāvam pulkam skatītāju. Talsinieki skatītājiem piedāvāja savu versiju kaķīša dzirdnavām. Patīk būt uz skatuves? Jā, ļoti man patīk. Bet arī ļoti patīk, kad tu saproti, ka cilvēkiem patīk klausīties tevi. Tāds tā kā uzmundrinājums. Ir gandarījums un neslēpšu, ir lepnums. Es lepojos ar saviem studijas audzēkņiem. Es lepojos, ka izdarīja visu, kas bija mūsu uzdevumos šodien maleča bērni. Kāpēc vairot sāpes pasaulē, lai vairojas prieks? Ar šādiem vārdiem iestudējumi noslēdza teātra studijas spēle, turklāt arī paši svētki ir tam, lai vairotu prieku. Daļa no prieka savītas kopobjektā Vijums, kur starp visas Latvijas kolektīvu pērlēm atradām arī Talsu novada kolektīvu apgleznotās. Tāpat arī viena no Vērmanes dārza skatuvēm rotā talsinieka Andra Vikaiņa un bērnu radītais mākslas darbs, kurā no pudeļu korķīšiem dažādās krāsās lepni gozējas gailis. 7. jūlijas ar īpašām sajūtām arī mūsdienu deju studijas Elfas dejotājiem, jo laikmetīgās dejas izrāde Kastaņa puslode piedzīvoja savu pirmizrādi. Man bija ļoti forši. Man ļoti patika, ka es tiku uz dziesmu un deju svētkiem. Šī ir mana pirmā reize. Un es domāju, ka man ļoti labi izdevās. Es piekritīšu, ka ir arī ļoti daudz emocijas, bet man liekas, neviens vēl neaptver, cik liels tiešām šis pasākums ir. Daži bija sarežģīti, bet es teiktu, ka komanda ir ļoti vienota un tas palīdzēja darbu padarīt ātrāk un vieglāk. Kā ar tevi? Kā tev patika vai izbaudīji? Man ļoti patika, bija baigi grūti iemācīties dažas daļas, bet es tāpat iemācījos un es arī mājās ļoti centos visas tos grūtākās daļas. Gribētāju uz svētkiem ir daudz un arī darbs, kas jāiegulda, lai tiktu līdz svētku galvenajiem koncertiem, ir ārkārtīgi apjomīgs. Tāpēc vadītājai gandarījums par studijas 46 dejotājām, kas piedzīvojušas šo deju izrādi. Ir tāda maz meitenīte, piemēram, no Kolkas, kurai ļoti patīk dejot. Un tad, kad es skatos un es redzu, ka mazs bērns, kam tā deja ir sirdī, viņš redz kaut ko tik maģisku un spēcīgu. Man liekas, tas ir uz visu mūžu. Un tā deja, kas bija vispirms tāda maziņa, varbūt tāda nepārliecinoša, tad tagad es domāju, ka tā vēlme dejot viņa pieaug. Un lielās meitenes, tur man vispār ir bez komentāriem, jo viņas lielāko daļu var izdarīt pašas jau bez manis. Viņas tiešām ir atbildīgas, un es viņām uzticos, un mums kaut kā tiešām laba komanda sanākusi. Lai svētkos deju solis būtu raids un viegls, nepieciešama rūpīga sagatavošanās, tāpēc dejotāji Daugavas stadionā pirms svarīgajiem koncertiem cītīgi apguva deju kombinācijas, zīmējumus un nostiprināja kopības sajūtu. Vakar bijām ļoti saguruši. Mums ir prieks drīzāk tādēļ, ka mēs brauksim uz zoodārzu pēc mēģinājuma. Un par dejošanu nav prieks? Ir arī. Kā jums iet ar tiem soļiem? Tās dejas jau ir daudz, nejūtas? Višķīts daži. Pirmajos 2 mēģinājumos jā, bet pēc tam vairs nē, Vanetīna un Lūdzu. Kādam kolektīvam rīti sākās ar nelielu aizgulēšanos, bet kāds pamodies jau pirms modinātājiem. Tik dažādas ir arī bērnu domas par to, kas viņiem no šiem dziesmu un deju svētkiem paliks atmiņā. Drīzāk suvenīri man. Man koncerti visticamāk paliks atmiņā. Kas tev? Man palika pa nakti citā vietā, svešā skolā un ar kolektīvu. Pāri visai Rīgai pēc 10 gadu pārtraukuma Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programmā atgriezusies pūtēju orķestru kopmuzicēšana, kas ir kā jauns sākums, atzimšana un apsolījums muzicēšanas tradīciju tālāk nodošanai. Koncerts tapis kā muzikāls stāsts par skaņas dzimšanu, mākslas rašanās brīnumu, par bērna izaugšanu par atbildīgu, radošu un aktīvu pilsoni.
Man patīk apkārt tā atmosfēra, kad visur apkārt mūzika ir. Un mums vasaras laikā ik pa laikam bija uz mēģinājumiem jādodas. Tikmēr atjaunotajā Sidraba Birzī koristi, lai svētkos varētu dziedāt ar prieku un pārliecību, apgūst repertuāru un tikai apjauš kopkora skanējuma spēku. Pagaidām pie 2., 3. dziesmas mēģinājumā ir ļoti laba sajūta, kori var labi dzirdēt, vēl jāstrādā. Lai mēs visu varam dzirdēt labā balansā un lai koris tomēr ir tas centrālais. To izdarīsim, un tad tā kopskaņa būs vienkārši ideāli, jo var jau dzirdēt, ka mājasdarbs ir ideāls, mājasdarbs ir sadarīts kārtīgi, bērni skatās uz diriģentu, un bērni ir sakoncentrējušies un gatavi svētkiem. Noslēguma koncertu te austu veido dažādu paudžu komponistu darbi. Gandarījums, ka viņa oriģināla darbs Upe izskanēs Meža parkā, ir arī kādreizējam talsiniekam Jānim Stībelim. Patiesībā tā, ka viņš skanēs Meža parkā ar tik lielu kori, es nebiju iedomājies, bet es vairāk tādu iedomājies tādu kā gospeļu kori, kas varētu vismaz piedziedājumā, tur trīsbalsīgi pievienoties tam piedziedājumam. Tā, ka tas kora kodols jau pašā sākumā man likās, ka ir tam skaņdarbam, bet viņš ir, jā. Lai gan visapkārt mazliet jūtams sagurums un ilgas pēc mājām, to visu aizsedz bērnu mirdzošās acis un siltie smaidi. Man patiesībā liekas, ka viena liela daļa atbraucot ar to dziesmu svētku sajūtu saslims, un es īstenībā vakarā gudinot savu tērpu. Man jau bija, es uzliku Raimonda Tiguļa Lec saulīte un dod dieviņu. Man ir tās sajūtas, man tik gribās, lai arī tiem bērniem ir tāds dziesmu svētku sajūta arī aizbraucot mājās svētkiem. Katrs dziesmu svētku brīnumu saskata, dzird un jūt citādāk. Tomēr ikvienam no vairāk kā 38,000 dalībnieku to ir lemts piedzīvot, ja vien tam tic. Monta Megija Učalnēce, Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.